Sveiki, mīļie, šajā pēcpusdienā. Es gribēju pateikt to un padalīties drusku ar savām domām, padalīties drusku ar to, ko es esmu saņēmis pēdējā laikā un apstiprinājumu saņēmu šodienas dievkalpojumā. Un gribu teikt to, ka tiešām bieži vien mēs pat neieraugam to, ka mēs kaut ko vairāk liekam par Dievu. Kaut kādas savas lietas, kaut kādas savas vēlmes. Mēs cenšamies, mīlam to. Mēs nemīlam kaut ko nemīlošu, kaut kādus grēkus, kaut kādas nepareizas lietas, bet mēs mīlam tiešām labas lietas. Jā, tas nav arī slikti, bet Tēvs ir teicis, ka viņš neatdos nevienam savu vietu. Ļoti pieskārās, ko mācītājs šodien teica mums, ka mēs varam nolikt kaut ko, atdot troni kaut kam citam, ne savam tētim. Un es pēdējā laikā to spēcīgi izjūtu uz sevi, ka Tēvs pat neļauj lūkšanas, kuras ir mans vislielākā mana dāvana, tā ir, ko tēvs man ir iedevis. Un viņš pat to man saka, atdot viņam. Viņš pat to man saka, izmantot viņa labā, darīt viņam par godu. Un nevis, lai tas būtu elks, lai es celtos tu noteiktā laikā. Jā, protams, tas viss ir labi, es nerunāju par to, bet tas var kļūt par elku. Tas, kas tev visdārgākais, tas, kas tev visspēcīgākais, tas kļūt var par mūsu elku. Un tas ir tas briesmīgākais, ka mēs pat nesajādzam brīžiem, ka kaut kas var kļūt augstāks par Dievu. Jā, mēs mīlam, sakam, mēs mīlam Tevi, Tēvs, mēs mīlam Jēzu, mēs mīlam Svēto garu Tevi. Bet līdz ko mums ir kaut kādas vēlmes, kaut kādas lietas, kuras mēs ilgi esam varbūt gaidījuši, mēs neviļus viņus sākam celt vairāk nekā mūsu mīļoto tēti. Un paldies mūsu mīļajam tētim, ka viņš mūsu laikus apstādina, laikus noved no tā. Un ja mēs esam jūtīgi garīgajā pasaulē, mēs to sākam sajust un saprast, ka viņa mīlestība ir tik milzīga mūsu tēta, ka viņš ir tā mūs mīl, ka viņš cenšas mūs noņemt tās lietas no mūsu troņa, kas ir uzliktas, lai viņš kļūtu par troni, lai viņš kļūtu par galveno, par pašu galveno. Tāpēc, ka viņš zina visa sekmes, visa panākums. Visa panākums ir viņš. Un viņš jābūt ir centrā, bet cik bieži mēs noliekam kaut ko citu savā centrā. Savus vīrus, sievas, darbus, jebko, ko mēs ņemtu. Tiešām es sāku ļoti spēcīgi aizdomāties par to visu un sāku skatīties iekšā sevi un skatīties, kas ir augstāks par manu kungu, par manu mīļoto tēti. Un, kad sāc tā spēcīgāk skatīties, tu sāc saprast, ka ir kaut kādas lietas, kuras būtu jāmaina, kuras ir jānoņem no šī troņa un jāpasaka Jēzum, nāc troni, tu, tēti, nāc tu. Trīsvienīgais Dievs nāca uz troņa, jo viss, kā jau es tikko teicu, visa panākums ir viņš, jo viņš ir viss avots. Nav cita avota mums nemaz. Bet pasaule un viss, kā cilvēki apkārt, mēs cenšamies vienmēr kaut ko uzlikt Tēva vietā, kaut ko augstāku par to, ko viņš ir par viņu, kaut kādas vērtības savas. Un tas tiešām briesmīgi, un tāpēc ir visas šīs te pasaulē, šīs te nepareizās lietas ir pasaulē, tagad nāk ar vien vairāk un vairāk. Šīs te nepareizās lietas. Cilvēki saprot, ka viņi dara nepareizi. Šodien klausījos ar vienu sievieti foršu, viņa stāstīja par to, kā ir izmainījušās sievietes, par to, kā ir izmainījušies vīrieši, kā tas viss ir sagrozīts. Tāpēc, ka nav centrā vairs Dievs. Nav centrā mūsu mīļais tētis. Un vēl tik daudz viss sāk celties ar vien augstāk un augstāk. Jā, protams, Bībele par to saka, būs kā Noā laikos, kad viss tas ir. Bet mums, kas esam viņa bērni, mums ir jāieraug tas viss iepriekš.
Un jāsaprot, ka visa centrā ir viņš. Un es to saprotu tagad, ka viņš sevi liek visa centrā. Viņš sevi liek augstāk par visu. Viņš sevi liek augstāk par visu un grib uzlikt. Un ja mēs atļausim viņam uzlikt viņu, mūsu mīļošo Dievu tēti, savā sirds tronī un ļautu viņam noņemt visas tās lietas no tā troņa, kas ir uzlikts sirds troņa mūsu. Jā, tas nebūs viegli, tas būs sāpīgi, bet kad mēs tiksim ar to galā, un es pēc sevis to varu teikt, mēs izmainīsimies. Un ar vien tuvāk un tuvāk tēmam paliek, bet arī tas paradoks, ka līdz ko mēs noņemam kaut ko no troņa, to, ko mēs uzskatījām pārāk dārgu mūsu acīs, mūsu dzīve sāk mainīties un vēl labāk paliek. Es to ievēroju, kur ir šis paradoks, ka tiešām, ja mēs uzliekam dzīves centrā nevis mūsu mīļoto tēvu, tas, ko mēs esam uzlikuši, tas kļūst par elku, un tas nes nelaimes mūs, nes nepareizas lietas. Līdz ko mēs to noņemam, kad uzskatījām, ka tas ir baigi dārgs. Mēs saprotam, ka, ja tēvs ir to visu paredzējis mums, viņš iedos mums, bet tad tas nebūs mūsu dzīves centrā. Dzīves centrā būs viņš, jo mēs redzēsim, ka viņš to mums dod. Nevis mēs paši esam sasnieguši. Tāpēc tā šīs netiklas, šie auhodi, narkomāni, šie LGBT dalībnieki, visi, viņi nevar izmainīties, tāpēc, ka mēs viņus nomētājam ar akmeņiem. Ja mēs esam kristieši, mums ir jāmīl viņus, lai kādi viņi arī būtu. Un nevis jāstāv un jāsaka, ka jūs ejat uz ēli, jo viņi tāpat to zina. Mums ir jālūdz par viņiem un jāizrāda viņiem mīlestību, ko viņi nekad nav redzējuši. Tāpēc es iesaku katram no mums uzlikt visu centrā, mūsu mīļošo tēvu. Esat svētīti!